Tā, pagaidiet, Zaini meitene, sekundečku. Tā, nu kas uz sirds bija? Nu, kas liela buči tev vārdi. Oi, Rita, čau! A kur te jūs šito te? Cikos tā naktī bijāt? Reku Ivars man stāsta, kad... Un noteikti bijāt pilnā mērkaķī. Es nezinu, kā es... Ne jau es. Mērkaķī viņa bija? Jā, es biju mērkaķī. Un kurš brauc ar riteni? Nē. Jūs stūmāt? Stūmāt? Es turēju pie rīta. Nezinu, es pie rītens stūmos, ja Britens pie man stūmos. Jā. Neņemiet ļaunā, par cik šodien ir Andri. Es fiksi sametīšu un braukšu uz Garozu, jo es jau Ivar zinu, ko daru ar āmuru drupinu. Es ar āmuru visus ķieģeļus vēl ņemu ar kuvaldu un drupinu, un tad tās drupačas tur beru uz ceļa. Es zinu, kāds tev tur caur. Saprotu, tas nozīmē, ka man ir vienkārši nenormālākais vēl darbs, un paskatījos GIS meteo, pāris pilītes rāda, ka varbūt vēl šodien kaut kādi lietiņi vai ko uznāk, tāpēc es tā... Jā, tāpēc neņemiet ļaunāk, vai es... Šito te? Nu? Man ir viens jautājums. Nu. Tu jau te dzīvo, nevis Jelgava. Te? Nē. Te Ženkas Nu, paga, labi, ko jūs gribat? Andrej, vari sameklēt? Nu, kas man... Ja viņš ir Andrušku. dzīvs. Nu, bet Ženkam tu nevari pazvanīt? A, ko man Ženkam? Nu, Ženkam zināms. Ajai vajag sazāģēt. Labi, davai izdaram tā, es šito sakraušu, pazvanīšu Ženkam un vēlāk atzvanīšu jums. Davai, ja? Super. Labi, jau paldies jums, jā, davai, paldies. Es vēlāk atzvanīšu, jā. Tā, puiši meitenes, nu redzējāt, te tāda maza sadzīves scēniņa, ja? Bet jebkurā gadījumā šie ir, nu redzējāt, vakar dzēruši un 5 naktī atnākuši piedzērušies. Un puiši meitenes žēl, un nenotiek tā uz knikšķi tagad. Es pasaku tur Rita, Ivar, pakaiķes, ja, un uzreiz iegara zemi un raud un krīt un asaras birst un nožēlo un jauna radība Jēzu Kristu un piedzimuši un wow un slavē un lēkā Dievu, ja, lēkā un slavē Dievu. Tā kā puiši meitenes, traģiski. Tas viss notiek, tikko paši redzējāt nu jā, bet Bībele ko saka, mums ir jāiet jāsludina un nezinu, ko jums teikt. Protams, nevar es te visu mūžu vienās mājās viņiem stāstīt, bet jā, traģiski, no vienas puses sāp sirds, jā, bet, nu, mēs atkal redzam, Noasa dienās, jā, izglābās tikai Noas ar savu ģimeni, cik tie bija, nemaldos, 8 cilvēki un dzīvniecīgi, kurus Noasam šķirstā Dievs lika ievest, pārējie gāja bojā. Tāpēc puiša meitenes, diemžēl, mēs redzam piepildamies Noasa dienas, kā mēs teiktu, jā. Tā kā puiša meitenes traģiski.